Šī vergu zemītē. Tad es nākšu atpakaļ. Tēvu māti apraucīt. Baronu pāris pārcēlās uz jaunu dzīves vietu, pie jūras, Mīlgrāvī, tā sauktajā Burtnieku pilī. Pēc drēgnajām Pārdaugavas istabiņām 3 istabu dzīvoklis, klusums un svaigais gaiss rādījās kā paradīzes stūrītis. Kaut ko līdzīgi šodienas jaunradas namiem toreiz te priekš māksliniekiem un rakstniekiem bija uzcēlis Augusts Dombrovskis. Lūk, tur jau viņš nāk. Kokrūpnieks un labdaris, leģendārs vīrs. Ar baronu Dombrovskis bija sadraudzējies visciešāk. Vai nepiesēdīsim ko? Dombrovskis vedina. Nu, kur mēs tie vecie veči vēl dērām? Klausies, Krišu, Dombrovskis turpina. Kā tev tai dainā bija? Kam tie vecie vīri ģelda? Kam... Memiņ, tu? Kā? Nu, kā tur bija? Nu, kā tur bija? Kam tie veci vīri ģeld, kam tie veci ozoliņi? Veci vīri padomam, ozoliņi pamatam. Redzi, memiņa ir iemācījusies no tavām dainām. Tu pats nezini. Dārta turpina kaitēties. Man vecā māte iemācīja. Kur šis iemācīs? Šis pats nezina. Viņš paņem no savu dainu skapi vienu strēmelīti. Izburto un tad viņš zina. Vai tā ir ko? Dombrovskis vēl noprasa. Un tā nu zem viena jumta, vienā dārzā dzīvo Kārlis Skalbe, nākamais latviešu Andersens. Viņam nu pat nodrukāta skaista pasaka par ziemeļmeitas lūkošanu. Leons Paigli, Dombrovska skolas skolotājs un latviešu revolucionārais dzejnieks, kā kādreiz būs teikts skolu hrestomatijās. Turpat zālīti pļauj Linards Laicēns, arī nākamais sarkanais dzejnieks. No Daugavamals ar makšķeri atgriežas Jānis Jaunsudrabiņš. Jaunsudrabiņš ir iesācējs gleznotājs, vaļas brīžos pasācis arī šo to rakstīt. Nē, vēl nav ne baltās grāmatas, ne aijas, nekā. Ir vien makšķernieks Jaunsudrabiņu Jānis. Tikai pērkons Latvijas debesīs. Vēl 5 gadi līdz vētrai, pēc kuras jūs tā kopā nestāviesiet vairs nekad. Bet otrā vētra, kas nāks, tevi, Jāni, aiznesīs prom no dzimtenes, un tu nomirsi Vātzemē. Arī tu, Kārli, savas dienas beigsi Baltijas jūras viņā krastā, Zviedrijā. Tevi, Leon, sabeigs drēgnie cietuma mūri tepat jaunajā Latvijas valstī. Tevi, Linārd, savējie nošaus Padomju Savienībā, un tavu kapu nezinās neviens. Katrs savā laivā, bet kuģis vārdā Latvija aizies bojā.
Taču atgriezīsimies 1908. gada vasarā, kad līst audzelīgs pērkona lietus. Un barons Dombrovskim izrāda, ko viņš sameistarojas no kāpu kadiķiem. Dārta stāsta, cik dikti Dainu tēva veselību uzlabojas Priežu meža gaiss. Aha, taisīs beidzot to saules pulksteni. Un spriedīs atkal par saules un zvaigžņu ceļiem. Man arī kādreiz mēģināja apskaidrot. Tu, Kriš, domā par zvaigžņu ceļiem, es toreiz teicu, bet es par grāpju un šķīvi ceļiem, par maizes, kukuļu un cukurgalvu ceļiem, par ubuļu un kapeiku ceļiem. Ja mēs abi divi domāsim par zvaigžņu ceļiem, tad mēs pavisam noiesim no ceļa. Tā tas bija Sallež. Kāp lielākiem lopiem lidinās mušas un dunduri, tāp māksliniekiem, viņu pielūdzēji, izprašņātāji un iemūžinātāji. Barons tagad bija slavens. Daina izdošana Pēterburgā tuvojās nobeigumam. Kā lai bildējas bez Dainu tēva, bez Latviju krīvu krīva, pēdējā vēl dzīvā jaunlatvieša. Ārkārtīgi tautiskā dāma gribēja dažus faktus no Dainu tēva dzīves. Barons nesaprata. Kā lūdzu? Dāma piebilda, ka viņš taču drīz varot aiziet viņā saulē, tāpēc tautai būtu svarīgi zināt par viņa līdzinījo dzīvi. Barons atcirta. Jā, jūs prasījums ir ārkārtīgi netaktisks. Es visu savu mūža otro pusi strādāju, lai caur Latviju Dainām saglabātu veselas tautas atmiņu. Pret to atsevišķa cilvēka atmiņas ir pārāk sīka lieta. Bet kāpēc barons vienai Dainu nodaļai esot devis tik aplam nosaukumu ļaužu šķiras? Vai tad Latviju tauta nav vienota? Bez kādiem iedalījumiem? Tas taču lej ūdeni uz sociālistu dzirnavām. Te nu barons izteica savu briesmīgāko lamu vārdu. Pārspīlēts. Jūs, kundze, esat pārspīlēta. Politikas taisītāji viņam riebās. Ak, tu man balto gulbīti. Arvien baltāks, gausāks, vecāks. Nodomāja Dārta, ka tas pats notiek ar viņu pašu, tas viņai neienāca prātā.
Paga, vai tas nav Bandrēvičs? Kā tad? Ānsis. Kas tā pa dāmu? Margarita. Jā. Cik viņa līdzīga savai mirušajai mātei. Ansis otrais neaprecējās. Vai es būtu palicis tik uzticīgs Dārtai, ja viņa, nedod Dievs, būtu nomilusi toreiz tik jaunos gados Krievijā. Mesdames et messieurs, le dîner est servi. Atskanēja aicinājums, un mājnieki kopā ar ciemiņiem nāca pie galda. Прошу вас, господа. Профессор. Отец Федор, прошу вас на почетное место. Профессор. Мерси. Господа. Ах, так. Как ты будешь? Pati kundze, mājas tēvs Ivans Nikolajevičs Stankēvičs. Viesi. Es te biju atradis mājskolotāju vietu. Alors vous étiez à Lyon? Non, je suis à Paris. Seulement? Vous n'avez pas sorti de Paris? Non. C'est dommage. Je vais vous inviter. Comment faire? Vous m'inviterez? Это не важно. Это не важно. Ostrogoškas pilsētiņa tālajā Voroņežas gubernā bija visai nepieejama policijas okšķeriem, kuru redzeslokā biju iekļūs līdz ar kaitīgo Pēterburgas avīžu slēgšanu. Stankēvičs bērniem es mācīju matemātiku, vācu valodu, jā, arī botāniku. Monsieur le professeur, voilà mon précepteur Christian Yegorovitch. C'est lui qui m'a appris à faire de tels selviers. Mani te cienīja un, kas zina, varbūt pat mīlēja. Vai tā bija, vai citādāk? Barons pats ir uzrakstījis. Pēc līdzinājās šaurās un trūcīgās dzīves es piepieši jutos pārpilnībā un baudīju visu pilniem malkiem.
Stankēvičs kungs bija gandarīts, ka es interesējos par Ostragoškas kultūras dzīvi, pagātni, pieminekļiem. Viņš bija dziļi izglītots cilvēks, mans maizes tēvs. Pēkšņi jautājās, vai es zinot, ka šeit trimdā bijis Viļejevs, dekabristi. Es pajautāju. Tot sāmī, viņš atbildēja domīgi un pasaucā. Anna. Pajautāja meitai, vai vēl protot Riļejevu dzejoli veltīt Ostragoškai. Protot, tad lai nodeklamējot Христианом Егоровичем. Там, где волны Острогощи в сосну тихую влились, где дубов синистых рощи над потоком разрослись, где в лугах необозримых при журчании волны кобылиц неукротимых гордо бродят табуны, где в стране благословенной, потонув в глуши садов, городок уединенный острогожских казаков. Un tomēr, kungs vai kalps, kas tu īsti biji, Krišjāni, tajā skaistajā pilī? Pekainami, kaiņami, Tavs aijā žūžu tika atdots svešiem, kamēr paša lāča bērni tālajā Pēterburgā auga bez sava bišu kāpēja. Mūsu stāstā mēs viņu nosaucām par Veroniku. Varbūt viņai bija cits vārds, varbūt viņas nebija nemaz. Nu labi, viņa ir angļu valodas skolotāja, es mācu vācu valodu. Fräulein Veronika. Я сама.
Wie heißt das auf Deutsch? Auf Deutsch? Dummkopf. Ich selbst. Ja. Viss ir tik nenopietni šodien, tik gaisīgi kā tauriņdejā. I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and heaths, when all at once I saw a crowd, host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Daffodils esot savaļas narcises, piebilda Veronika. Bet šīs dzeltenās puķis angļu saucot par buttercup. Viņai liekoties, ka tas esot ļoti precīzs apzīmējums. Krieviski ļuķik. Viņa pajautāja, kā tas skan jūsu valodā. А как это будет по-вашему? Es atteicu gundegas. Dumkopf. Tagad es iesaucos un atzinos, ka ātrumā to puķi esmu nosaucis ne vācu, bet savā dzimtajā valodā. Христиан Егорович, а разве вы не немец? Vai tad jūs nesat vācietis? Nē, es atteicu. Esmu latvietis. Ja latiši? Veronika neskāpēc apmuls. Atvainojās. Es bildu, ka tāpat kā viņa, angļu mēli prasdama, nebūtu nav anglieti. Ne katrs, kas prot vāciski, ir vācietis. Es stāstīju, kā vācieši pirms 700 gadiem pakļāva vājāk bruņotās, līdz vienotai tautai vēl nesakļaujušās laķu ciltis iedzintās verdzībā. Atklājās, ka Veronika par latviešiem bija dzirdējusi tikai tā, pa ausu galam, domājusi, ka tie paši vācieši vien esot. Tad jau iznākot, ieminējās Veronika, ka es Krievu bērniem mācot savu ienaidnieku valodu. Ne jau visi vācieši ir latviešu ienaidnieki. Ir arī draugi, es paskaidroju. Значит, есть немцы плохие и есть хорошие? Schlecht und gut? Jā, Fräulein Veronika. Es iesmējos. Tas bija tik sievišķīgi naivi no viņas puses.
Un varbūt viņš tajā brīdī sajuta vīstošu zāļu smaržu, varbūt sirdī saldi iesmildzās. Visa laba Jāņu zāle, ko plūc Jāņu vakarā, bija vasaras vidus. Jāņu nakts nebija tālu vairs. Mīļo Doriņ. Krišjānis rakstīja Dārtai uz Pēterburgu, un kā laiž slepus, jo mājaskolotājs nedrīkstēja būt precēts cilvēks. Dārta pati rakstīt neprata, toties pazina drukātos burtus, tāpēc viņš izzīmēja katru raksta zīmi kā hieroglifu. Uzticīgs Krišjānis. Bet starp viņiem bija visa plašā Krievzeme. Карлуша недавно опять болел. Kārlēns nesen atkal bija slims. Es arī. Dārta padomāja un diktēja tālāk. Хорошо, что наша соседка Ирина Афанасьевна помогла. Labi, ka mūsu kaimiņiene palīdzēja. Pieminētā Afanasievna jutās pagodināta, taču Dārtas liktenis viņa tik ļoti bija aizkustinājis, ka viņai asaras sakāpa acīs, un viņa tikko spēja izteikt. Дальше? Tālāk? Nu neizturēja Dārta pati. Ой, Ирина Афанасьевна, неудобно. Я не могу. Es nevaru tā, man kauns. Vēstules no sievas Kristians Jegorovičs pēc izlasīšanas iznīcināja mums jau zināmo, bet, piemēram, Veronikai nezinām iemeslu dēļ. Kristian Jegorovičs, viņa teica, jā, znāju, videkabrist. Ko? Bija pārsteigts. Jā. Nesen pie kunga esot ieradies viens tips no kaut kādas tur otrās nodaļas un sācis izprašnāt, ar ko tas barons vēl nodarbojoties, kāpēc nesot Vorunežā nokārtojis mājasskolotāju papīrus un vispār, vai šis nekrievs maz esot uzticams. Stankēvičs kungs atbildēs, ka šis citautībnieks viņam esot mīļāks par vienu otru krievu nelietu un parādīs durvis. Mīļā Doriņa, tu sūdzies, ka es tev tik maz un tik ilgi nerakstu, ka tev vienai garš laiks, bet jūs vēl esat divi ar Karlūšu. Es tiešām esmu še viens pats, un ikreiz allaž pēc tevis ilgojos viens pats gultā likdamies. Naudu es tev izsūtīšu pēc svētkiem.
Es nemaz nezināju, ka arī mani, Salmu atraitni, šajos svētkos gaida pārsteigums. Un tur jau nāca Irīna Afanāsjevna. Viņa sacīja, Hristos vaskries, vai īstina vaskries, es kā nākas atbildēju. Redzēdām mūs abus ar Krišjānu kopā, Afanāsjevna nopriecājās. Nu, što я говорила? Ko es teicu? Daždalās, slavu Bogu, paldies Dievam, beidzot sagaidīju. Salmu atraitne, kā mani nosauca viena vecena. Jau 10. gadu mēs tiekamies tā, pāris vai vienreiz gadā. Krišjānim nebija iespējas atbraukt pat uz mūsu dvīnīšu bērēm. Mīļais, es vairs ilgāk tā nevaru. Nu, ņem mūs pie sevis. Nu, sameklē sev citu darbu, vienalga kur. Tikai ne otrā pasaules malā. Tā es čukstēju. Es lūdzos. Krišjāņa atbild mūs noved līdz strīdam. Mīļā sieviņa, tu taču zini, ka man šī vieta pie Stankeviča kunga ir izdevīga. Tur man nekāda policija... Nekāda policija tevi sen vairs nemeklē! Es iekliedzos. Tev tikai tik iepatikusies tā saldā kunga dzīve. Un neba bez kādas brūtes tu arī iztiec. Man daudzījās sirds. Aizņaudzās elpa. Tā ir, Kriš. Es vēl piebildu. Kur papa? Kārlēns no rīta prasīja. Vai man vajadzēja skaidrot, ka tēvs patiesībā sūtīts uz Maskavu pēc modas cepuriem Stankeviča jaunkundzēm, un uz Pēterburgu varēs atšmaukt tikai uz vienu nakti. Mīļā Doriņa, tavu grāmatu ar Karlūša bildi es dabūju un ļoti priecājos. Pēc brīvdienām vedīšu bērnus atpakaļ uz Moskavu un būšu tur pāris dienas. Bet uz Pēterburgu es šoreiz nevaru tapt, jo man nav vaļas. Sava vieta jāizpild kā pienākums. Uz Pēterburgu es šoreiz nevaru tapt, jo man nav vaļas. Sava vieta jāizpilda kā pienākas.
No rītā agri jārūpējas, ka bērni laikā pieceļas, pareizi mazgājas un apģērbjas. Tad jādod stundas. Jāiet ar bērniem špacierēt. Grūts darbs tas gan nekāds nav, bet nogurst pa to garo dienu. Nula dabūja tavu grāmatu. Man ļoti žēl, ka tu nepatiesi tā rūpējies un dažādas nelaimes izdomā. Lūdzu tevi, ja esi mierīga. No Moskavas es jums piesūtīšu naudu. Kārlēns atkal palūdza. Mām, pastāst man atkal to pasaku par spogulīti. Ej, no Edēliņ, tu taču esi jau liels, bet vienalga tu tomēr pastāsti. Nu labi. Aiz Trēdeviņām zemēm, aiz Trēdeviņām jūrām dzīvojusi viena karaliene. Un viņai bijis burvju spogulis, kurš runājis. Kārlēns iejautājās, vai pēc izskata tāds pats kā mūsējais? Jā, tāds pats. Kad no rītiem viņa ķemējusi matus, prasījusi. Spogulīt, spogulīt, vai es esmu viskaistākā? Spogulīts atbildējis. Tu esi viskaistākā visā karaļvalstī. Šai saulei, šai zemei, šai saulei, šai zemei, viesiem vieni padzīvoju, padzīvoju, viesiem vieni padzīvoju, padzīvoju. Viņa saule, viņa zeme, viņa saule, viņa zeme, tā visami mūžiņami, mūžiņām, tā visami mūžiņami, mūžiņām. Jūdziet bērus, jūdziet raudus, jūdziet bērus, jūdziet raudus, vediet mani smiltienā, smiltienā, vediet mani smiltienā, smiltienā.
pāries bēri, pāries raudi, pāries bēri, pāries raudi. Es mūžāmi nepāriešu, nepāriešu. Es mūžāmi nepāriešu, nepāriešu. Krišjāņa barona dzīvesbiedre, Dārta barons, nomira 76 gadu vecumā Rīgā un viņu apglabāja Jāņu vakarā. Vedeklai tagad bija jāsāk pildīt kāds liels solījums. Es visu laiku domāju par tēvu. Cik grūti viņam būs vienam. Tu apsoli man, ka tu par viņu gādāsi. Maskava 1885. gads. Pēc turpat 20 ziemu un vasaru garās pušķirtās dzīves, baroni atkal bija kopā. Kārlēns tagad saucās par Karlu Kristiānoviču un Maskavas universitātē studēja medicīnu. Barons pats vēl daļēji kalpoja Stankevičiem, taču arvien vairāk laika viņam sāka aizņemt vēstules no Latvijas. Pēc Friča brīvzemnieka uzaicinošā raksta Rīgas avīzēs vēstules ar tautas dziesmām uz barona adresi sāka pienākt simtiem. Barons bija apņēmies Latviju tautas dzeju sakārtot lielākam, pilnīgākam kopojumam, nekā līdz tam izdotie. Par šīm dienām barons reiz rakstīs. Sen jau kā likās aizvērtie tautas atmiņas avoti, sāk brīnišķīgi plūst.
Tikai to gan Krišjānis barons nezinās, ka pie dainām viņš nosēdēs 3 gadu desmitus un uzcels pasaules mēroga pieminekļi dzejas pantiem, ko radījusi maza, verdzībā nospiesta un pat bez savas rakstības atstāta tauta. Vai nav jocīgi? Šīs lentītes kādreiz līdz ar barona dainu skapi glabāsies Rīgā Latvijas Zinātņu akadēmijas debesskrāpī, ugunsdrošā seifā, kā viens no lielākiem latviešu tautas dārgumiem. Nē, par slāvu Dārta nesapņoja. Viņa tikai bija padomājusi, kā vīram mazlietiņ atvieglot darbu, un viss. Piedod. Vakaros mūsu mājās ciemojās Krišjāņa senie draugi. Tumšmatainais Ansis Bandrēvičs, trauslais brīvzemnieku Fricis, Krišjānis Valdemārs. Draugi, teica Valdemārs, tautieši, mūsu mīļā Dārta, ir prieks, ka pēc gariem klejojuma gadiem, es teiktu tukšiem gadiem, mūsu Krišjānis ir atgriezies ģimenes ligzdā. Atgriezies pie saviem vecajiem cīņu biedriem. Tevis savāktās 10 000 tautas dziesmas, Frici, un šīs te visas, ko no Latvijas tauta uz Maskavu baronam sasūtījusi, ir nonākušas īstajās rokās. Viņš, Krišs, mums ir matemātiķis, tāpēc visu saliek pa plauktiņiem. Viņš ir dzejnieks un galvenais latvietis. Tāpēc ozoliņu un liepiņu viņš nav visu ielicis nodaļā koki, kā to ir darījuši visi citi latviešu tautas dziesmu krājēji sveštautieši, bet gan nodaļā kāzas pie cilvēkiem. Jo latvietim koks tā ir dzīva būtne. Te taču iekšā ir viss. Veselas tautas dzēja, filozofija, ētiskie, estētiskie uzskati, vēsturiskā atmiņa. Un ja mūsu gadsimtu cīņu pēc patstāvības tomēr nāktos zaudēt, lai nedod Dievs, un mēs ievirtu lielajās kaimiņu tautās, tad šīs 4 rindes atnāktu kā gaismas stars no sen izdzisušas zvaigznes un veistītu. Tā ir izzudusī Latviju valoda, ko jūs esat atšifrējuši. Tā viņi reiz dzīvoja Baltijas jūras krastā. Un tā viņi dziedāja. Padziedami mēs baliņi, nu vienai vietiņā. Dievs
Dievs to zina citu gadu, kur mēs katrs līgosim. Kur mēs katrs līgosim. Citi krievos, citi lejšos, citi dziļā vādzemē. Citi kapu kalniņai, citi tevu zemītē. Citi tevu zemītē. Man klints akmini neveļat, man pieminekli neceļat. No Latviju dainām tas jau celts, un nerūsēs šis tautas zelts. Dievs dod, ciedod, Dievs dod, ciedod, Dieva